Un šis ir tas vecumposms, kad beidzot jau bērns sāk saprast arī, kas ir fantāzija un kas ir realitāte, bet tas apmēram tā pamazīt viņiem jāaug arī no tāda 5 gadu vecuma, kad ir tāds lietas, ko bērns jau saprot. Kad, piemēram, tie 5 gadu vecuma, kad bērns domā, ka bubuļi ir zem gultas, bet no tā 5 uz 6 gadu vecuma bērns jau saprot, kad īsti tie bubuļi nav. Un no šī 6 līdz 7 gadu vecuma bērnam arī jau var parādīties arī tas, kad bērns vairs netic zobu fajām vai ka bērns, piemēram, netic salavecītim, bet šis vēl var pagarināties. Nav tā, ka visi bērni, liela daļa bērnu gan vēl tic, tomēr būs daļa bērnu, kur jau pārstās ticēt, un tas arī vairāk saistīts gan ar bērnu paša rakstura iezīmēm, ka viņš ir vairāk tendēts domāt konkrēti, nav tik ļoti izteikts ar tādu iztēli vai radošo domāšanu. Un, protams, ka arī vidē, kā runā, ja ļoti tā kā pieaudzina bērnu pāragri, tad bērns arī neticēs. Bet īstenībā tā, ka ja bērns pēc rakstura iezīmēm ir tāds, kurš tic, viņš īstenībā ticēs, bet viņš tā kā citu klātbūtnē teiks, ka viņš netic.